Šekltona drosmīgais ceļojums. Stāsts bērniem un jauniešiem, balstīts uz vēsturiskiem notikumiem. 1914. gads. Eiropa trīc karā, bet viens cilvēks raugās dienvidu virzienā. Viņu sauc Sers Ernests Šekltons, un viņš sapņo par pēdējo lielo sauszemes piedzīvojumu. Šķērsot visu Antarktīdu, no vienas jūras līdz otrai, pāri pašam Dienvidpolam. To vēl nekad neviens nebija izdarījis. Šekltons nolēma to paveikt. Pasaule meklē varoņus kaujās, bet es meklēšu drosmi ledū. Šis bija plāns ne uz nedēļu, bet uz gadiem. Tam vajadzēja īpašu kuģi, izturīgus cilvēkus un vairāk drosmes nekā var iztēloties. Šekltons nosauca ekspedīciju par imperiālo transantarktisko ekspedīciju, bet kuģi Endurance. Tas nozīmē izturība, un šis nosaukums izrādījās pravietisks. Uz kuģa kāpa 28 vīri. Viņi nebija tikai jūrnieki vai pētnieki, viņi bija komanda, katrs ar savu lomu, savām bailēm, savām cerībām. Frank Worsley, kapteinis, kuram bija lieliskas prasmes noteikt virzienu. Tom Crean, klusais īrs ar dzelzs mugurkaulu. Hurley, fotogrāfs ar lielu kameru un vēl lielāku sirdi. Frank Wild, Šekltona tuvākais palīgs. Un, protams, Mr. Chippy, runcis, kas lepni soļoja pa klāju un uzskatīja sevi par īstu virsnieku. Kuģis devās ceļā no Anglijas, pāri Atlantijai garām Āfrikas krastiem, līdz South Georgijas salai, pēdējam punktam, kur vēl bija cilvēki. Tur vaļu mednieki brīdināja. Šogad ledus nāk agri, bīstami. Šekltons paskatījās uz jūru, pakasīja zodu un teica: Mēs neesam nākuši līdz šejienei, lai tagad pagrieztos atpakaļ. Un viņi devās tālāk. Dienvidu okeāns kļuva augstāks, vēji spēcīgāki. Viņi nonāca Vedlu jūrā, kas bija slavena ar savu nežēlīgo ledu. 1915. gada 18. janvārī kuģis apstājās. Ap viņiem bija ledus lauks līdz horizontam. Baltas sienas, plaisas, klusas čukstoņas vējos. Endurance bija iesprostots. Ledus kustēsies, daži cerēja, bet tas nekustējās. Ne dienu, ne nedēļu. Mēnešiem ilgi kuģis stāvēja nekustīgs, iesalis ledājos. Taču tobrīd neviens par to nebēdāja. Vīri spēlēja futbolu uz ledus, vārīja tēju, rakstīja dienas grāmatas, bet ledus klusībā spieda kuģi. Kuģa korpuss pamazām liecās. Rudenī tas sākās. Ledus sāka kustēties nevis prom, bet virsū. Kuģa dēļi krakšķēja kā sprādzieni. Vīri centās to glābt, zāģēja ledu, sūknēja ūdeni, bet tas bija par vēlu. Bija jau pagājis gandrīz gads. 1915. gada novembrī kuģis Endurance lēnām nogrima. Nevis pēkšņi, bet lēni, kā koka milzis, kas iegrims savā kapā. Tagad viņi bija vieni, bez kuģa, bez sakariem, bez cerības uz glābšanu. Nekādas glābšanas lidmašīnas vai helikopteri vēl neeksistēja. Neviens cits kuģis viņiem nevarēja pietuvoties vai pat ieraudzīt viņus. Līdz tuvākajai vietai, kur dzīvoja cilvēki, bija 2000 kilometru. Došanās pāri Antarktīdai vairs nebija iespējama. Tagad viņiem bija jādomā, kā izdzīvot un tikt atpakaļ uz mājām. Viņi uzbūvēja nometni uz peldošas ledus plāksnes, dzīvoja teltīs, gulēja uz ratiem, ēda roņus un pingvīnus. Tas viss bija ļoti grūti, jo bija ļoti augsts. Mr. Chippy un daži vēl suņi diemžēl neizdzīvoja. Smagi, bet nepieciešami lēmumi. Šekltons katru dienu runāja ar vīriem.
iedrošināja, stāstīja jokus, organizēja sacensības. Viņš zināja, ja viņi salūzīs garā, viņi neizdzīvos fiziski. Viņi domāja, ka pēc ziemas paliks siltāks, ledus sāks plaisāt un kust, tad viņi varēs ielaist savas laivas ūdenī un doties atpakaļ uz savu Džordžijas salu, līdz tuvākajiem cilvēkiem. Pēc mēneša ledus sāka plaisāt. Viņi negaidīja uz vietas, bet sāka doties atpakaļ. Viņi vilka savas laivas pa ledu. Katrs solis bija cīņa, ledus bija slidens, asas malas grieza apģērbu, rokas drebēja no sala. Dažiem bija asiņainas kājas, citiem plīsa zābaki, bet viņi gāja. Un tad beidzot viņi sasniedza atklātu ūdeni. Viņi iekāpa 3 glābšanas laivās un devās pāri jūrai, kur vējš dziedāja nāves dziesmu, bet viņi turējās pie dzīvības. Viņi izkāpa uz Elefanta salas. Klintis, augstums, sniegs, bet zeme. Tur neviens nedzīvoja, tur neviens nenāktu viņus meklēt. Šekltons zināja, ja mēs paliksim šeit, mēs visi mirsim. Tāpēc viņš izlēma. Viņš brauks pēc palīdzības pats, kopā ar 5 vīriem. Viņi izvēlējās vislabāko laivu, James Caird. To pārveidoja, uzlika jumtu, nostiprināja malas, ielika chronometru, kompasu, kartes un pārtiku. Šekltons paņēma sev līdzi. Worsley, bez viņa viņi nenonāks pareizajā virzienā. Green, jo viņš nekad nepadodas. Un 3 citus vīrus, kas bija spēcīgi, mierīgi un drosmīgi. 1300 kilometri atklātā jūrā, visbīstamākajos ūdeņos pasaulē. Pārējie palika Elefanta salā, no 2 atlikušajām laivām uzcēla nojumes pie sevis domājot: atgriezieties, lūdzu. Laivā bija augstums, mitrums un klusums. Viņi gāja cauri vētrām, kuģoja naktī, ēda maz. Viļņi sita pāri bordiem, laivas šūpojās kā rieks straukā. Worsley mērīja sauli, kad tā rādījās, lai varētu noteikt pareizo virzienu. Pārējie airēja, gulēja maz, glāba laivu, smeļot ūdeni ārā no laivas, kad tā gandrīz gāzās. Pēc 16 dienām viņi beidzot ieraudzīja kalnus. Tā bija Dienvidu Džordžijas sala. 3 dienas viņi mēģināja izcelties krastā, bet, kad tas beidzot izdevās, tas izrādījās nepareizais krasts. Cilvēki un palīdzība bija salas otrajā pusē. Lai tiktu otrā pusē, jāiet pāri sniegotiem kalniem. Pilnīgi pārguruši, viņi pieņēma vēl vienu izaicinājumu – doties pāri salai bez kartes, bez ekipējuma, bez miega. 36 stundas viņa kāpa, krita, rāpoja, smējās, raudāja, slīdēja, skrēja. Viņi dzirdēja ūdeņu troksni, kas nozīmēja staciju tūmā. Un tad skurstenis, tūmi, cilvēki. Beidzot, viņi bija izglābti. Šekltons nepalika uz vietas. Viņš nekavējoties meklēja kuģi, lai glābtu pārējos palikušos uz Elefanta salas. Jūras atkal bija aizsalušas, un kuģis nevarēja peldēt. Viņš mēģināja 1 reizi, neizdevās. 2 reizi vētra, 3 reizi ledus aizčārsoja ceļu, un ar 4. reizi viņš piebrauca pie Elefanta salas krasta. Un tad viens no vīriem izskrēja no nojumes un pacēla cepuri. Visi 22 vīri bija dzīvi. Beigas. Vai varbūt sākums? Šekltons nešķērsoja Antarktīdu, bet viņš pārvarēja neticamo. Viņš izglāba katru cilvēku, kuru bija aizvedis sev līdzi. Viņš rādīja piemēru, kā nepadoties. Vadīt. Un tu, kad tev dzīve liksies kā ledus, kas spiež no visām pusēm, atceries Šekltonu.
Reizēm lielākais varoņdarbs nav iekarot kalnu, bet atgriezties un izglābt savējos.